Labvakar. Tētis jūs bagātīgi svētī, dārgie brāļi, māsas. Es tiešām esmu priecīgs, ka es varu būt mana mīļotā tēta bērns, viņa dēls, viņa kopās darbinieks, sadarboties ar tēvu. Tiešām tas ir tik brīnišķīgi, tas ir tik svētīgi, tas ir tik vērtīgi, ka mēs varam sadarboties ar tēvu, ka viņš ved savā tūmā un viņa mīlestība izpaužās. Tā liekas, ka kaut kādos viņam jāizpaužās it kā kaut kādās milzīgās lietās. Bet es ievērojos, ka tēta mīlestība izpaužās sīkās lietiņās, sīkās darbībās, sīkās atbildēs. Nekas liels nenotiek, notiek arī liels, protams, bet principā vislielākais darbs notiek tur, tajos maziņajos brīdīšos, maziņajās svētībās, maziņajās atbildēs, šajās sīkumos, šajās detaļās. Es esmu tik priecīgs, ka tētis ir mans, debes tētis ir mans tēvs, ka viņš man ir devis vietu savu, kalpot viņam, darboties, darīt to lietu, ko viņš man ir uzticējis. Šī mīlestība, viņa piepilda mani, kad es daru savu lietu. Un es novēlu katram no mums atrast savu vietu Kristū, atrast viņu miesā savu vietu. Tad, kad tu esi savā vietā, tev viss saspringums aiziet viss, kas nav vajadzīgs. Un atnāk šī brīvība, šī mīlestības brīvība. Tu mīli savus brāļus un māsas, kas nāk uz draudzi, ar kuriem tu esi jau kopā ilgu laiku, un tā ir tava ģimene palikusi. Tu pārdzīvo par katru, kas nāk ar viņu problēmām. Tu dalies pats, un es dalos ar viņiem, un viņi ar manīm. Un šī ģimeniskās sajūta, viņi tik brīnišķīgi, viņi tik forši, ka ko var vairāk gribēt, ko var labāku gribēt. Un tiešām tas ir tas atspulgs mūsu debesu draudzēs, debesu ģimenē. Tiešām viņš rīkojās ar savu draudzi kā ar līgavu. Šī mīlestība, šī apgādība, šī te palīdzība, kas nāk no tēta, pār mani teikšu godīgi, ka viņš ir tik varants un mīlošs. Viņš ir tik mīlošs, ka viņš redz katru mūsu sīkumu, kā ir Bībelē teikts, ka viņš mūsu nopūces dzird. Tas ir tik brīnišķīgi. Es esmu tiešām pateicīgs Tēvam, ka es esmu izgājis tik daudz lieliem murgiem cauri, tik lielām problēmām cauri, bet es nekad neesmu bijis zaudētājs. Es vienmēr esmu uzvarējis, vienmēr nāk uzvara. Jā, viņa ir varbūt maziņa, bet viņa ir vienmēr uzvara. Viņa nav zaudējums, viņa ir uzvara. Un Tēvs ir debesīs, tāpēc brīžiem mums liekas, ka viņš nedzird, brīžiem mums liekas, ka viņš nerunā ar mums, brīžiem liekas, ka viņš nedara neko, bet mēs nezinām un neredzam, cik daudz viņš dara. Mēs tikai redzam rezultātus, kas ir notikušas. Man tas ļoti pieskarās, tāpēc, ka, ja mēs redzētu visu procesu, kas notiek tad, kad viņš dara, tad mēs būtu laikam lielā šokā. Un mēs saprastu, ka Tēvs vienmēr dara. Viņš nekad nesēž, viņš aizsargā mūs, viņš apsargā mūs, viņš mīl mūs no visas sirds. Un es tāpēc esmu tik priecīgs, ka es varu būt ar viņu, kalpot viņam, mīlēt viņu. Tā kā es protu, tā kā es saprotu, tā kā es to redzu, es zinu, kā man tas ir dots. Un es ticu, ka tas tiešām darbojās, tas tiešām notiek. Un jo mēs vairāk ejam cauri visiem procesiem, jo lielāka mīlestība mūsos sāk nākt. Mēs paliekam savādāk ar katru mirkli, un tas ir tik brīnišķīgi. Tiešām, tu paskaties tur, nevajag pat gadu atpakaļ, tu paskaties mēnešus, 2, 3 atpakaļ, un tu redzi, ka tev ir izmaiņas notikušas, atkal kaut kas ir izmainījies, atkal kaut kāda domāšana ir izmainījusies, atkal kaut kāda lieta tavā dzīvē ir izmainījusies. Un es novēlu katram no mums atrast šo Tēva tuvumu, kurā mēs varam mainīties, kurā mēs varam transformēties, mēs varam kļūt par
vēl spēcīgākiem viņa bērniem un līdzstrādniekiem, līdzkalpotājiem, palīgiem, tēva darbā. Tas ir tik brīnišķīgi, tiešām. Es esmu ļoti vecs kristietis jau, un es, paldies Dievam, neesmu redzējis šo reliģiozo būtību, kas piespiež tevi darīt. Esmu bijis nedaudz tur. Man tas ļoti nepatīk, tāpēc es nevaru pateikt, kā ir reliģijā, bet es varu pateikt, ka pie tēva ir brīvība, viņa ir milzīga brīvība, bet brīvībā ir lielāka atbildība. Brīvībā tev neviens neliek neko darīt vai nedarīt. Tu pats izvēlies darīt vai nedarīt. Un tēva sadarbība ar tēvu notiek tur. Protams, ar Svēto garu un Jēzu, bet tēvs viņš visu regulē mūsu dzīvē. Un tikai tavas izvēles un manas izvēles maina visu. Vai nu uz labu, vai nu uz sliktu. Tāpēc es novēlu izvēlēties pareizas izvēles. Vienmēr izvēlēties viņa pusi, jo es jums saku godīgi, kad jūs izvēlēsieties tēva pusi vienmēr, jūs nebūs zaudētāji. Es to varu liecināt un liecināt, kad es esmu izvēlējies tēvu, lai man cik rūgt, lai man cik sāpīgi ir bijis. Es neesmu bijis zaudētājs, es esmu vienmēr uzvarējis. Pēc mīļies novēl katram no jums atrast tēvu tūmu, kā jūs to saprotat, un pieķerties viņam un nelaist viņu vaļā. Es svētību.